Mēs tagad domājam, nu labi, izskaitām gājējus. Ja? Gājēji, piemēram, ir 6 gājēji, tur varbūt maksimums stundā. Ja? Un pretī ir 5000 mašīnas, ne, bet 2000 automašīnas. Ja? Un tad mēs saprotam, ka šeit būs, pirmkārt, tas pieprasījums ir ļoti mazs, jo gājēji pārēja neregulēta, viņa nevienmēr uzlabo satiksmes drošību. Jo bieži vien gājējs ar austiņām vienkārši iet, viņš negrib paskatīties, ja? Un it kā viņam ir priekšroka, ja? Bet šeit ir svarīgi tomēr mēs no savas skatu punkta skatāmies, lai būtu arī drošības aspekts. Jo gājēji pārēj uz kādas mazas ieliņas ierīkot ļoti vienkārši neregulēt. Ja ir pieprasījums uz Dobeles šoseis, tas ir daudz sarežģītāk. Jā, jo tieši tā pietura arī ir otrā pusē, un uz to pieturu ir jātiek tiem cilvēkiem. Jūs domājat, lai uz centru braukt? Jā. Šobrīd tas variants ir 5. līnija, vai ne? Tas ir lielāks ceļš ar kājām. Droši pa 5. varat braukt. Ja ievērojat 6. līniju, ievērojat ātrumu mierīgi. Jā, un teiksim, automašīnas braukt ārā to kreiso pagriezienu tieši tā. Jo mums braukt uz 5. līniju ārā, ja? Jo tas nav nekas slikts pārbraukt uz tuvāko krustojumu, kas ir drošāks. Ja?